Šobrīd jūs fonā dzirdat vēja turbīnu troksni, ar kuru gadiem diendienā būs jāsadzīvo tūkstošiem iedzīvotāju vēja turbīnu tuvumā. 300 metrīgām vēja turbīnu radītajam troksnim praktiski nav dabisko slāpētāju, jo turbīnas ir augstu virs koku galotnē. Pasaules veselības organizācija vadlīnijās ir noteikusi, ka vēja turbīnu radītais troksnis nedrīkst pārsniegt 45 decibelus jebkurā diennakts laikā. Latvijā ministra kabineta noteikumos numur 16 šis robežlielums dienas laikā ir noteikts 55 decibeli, tātad būtiski augstāks. Eiropas vides aģentūra savā ziņojumā ir apstiprinājusi, ka ilgtermiņā, ja cilvēks ir pakļauts vides troksnim virs 40 decibeliem, rodas miega traucējumi, negatīva ietekme uz sirds un asinsvadu un vielmaiņas sistēmām, paaugstināts stresa līmenis. Atbilstoši ziņojumā teiktajam, balstoties uz pašreizējiem datiem, tiek lēsts, ka vides troksnis izraisa 48,000 išemiskās slimības gadījumus, 22 miljoni iedzīvotāji cieš no hroniska pastiprināta satraukuma, 6,5 miljoni iedzīvotāji cieš no hroniskiem izteiktiem miega traucējumiem, kā arī izraisa 12,000 priekšlaicīgas nāves gadījumus. Vai šādus veselības traucējumus un pat nāvi jūs izvēlētos, lai saņemtu valdības ieviesto vēja pabalstu? Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojies biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu kopā!